Vai zinājāt, ka Tesla akcijas 2024. gada beigās uzšāvās no $240 līdz $480? Jā, divas reizes viena no pasaules lielākajām kompānijām audzēja savu tirgus vērtību, bet brīdī, kopš Donalds Trumps stājās savā amatā šī gada 20. janvārī, akciju cenas ir nokritušās no cenu rekorda līdz $222. Respektīvi, katru nedēļu, kopš Donalds Trumps ir bijis amatā, Tesla akcijas ir kritušās, un pēdējās dienas tās uzrāda viens no straujākajiem kritumiem tās pastāvēšanas vēsturē. Kāds tam ir iemesls? Milzīgā elektromobīļu konkurence Ķīnā, tirdzniecības karš starp Ameriku un tās lielākajiem tirdzniecības partneriem, vai fakts, ka Elons Musks ir maigi izsakoties nepopulārs Eiropā, un tā rezultātā Tesla pārdošanas kritumi pirmajos 2 mēnešos sarikuši par 70%. Vai visu šo faktoru kopums, bet jebkurā gadījumā Tesla negaida rožainas dienas, un tās akciju cena atspoguļo šo sāpīgo situāciju elektromobīļu tirgu. Un šeit vienīgais jautājums ir sekojošs. Vai uzlabotais Y modelis spēs pagriezt šo situāciju par labu? Jo tiesa, 2 mēneši neko neizsaka, un Tesla ir bijuši daudz dramatiski akciju kritumi, un kaut kādas abrīnojamas veiksmes rezultātā tā vienmēr ir mācējusi kaut kā izslīdēt. Jautājums ir, vai tā tas būs šoreiz?